Jautrais maiznieks piedāvā. Pasaka par kotletīti. Tas ir, es gribēju teikt, kukulīti. Arī izskatās skaistā Latvijas lauku sētā dzīvoja vecs pensionāru pāris. Atnākot grūtākiem laikiem Latvijas ekonomikā, pensionāru pārim vairs nebija ko ēst. Tāpēc večiņi nolēma doties uz klēti. Tur viņa saslaucīja pēdējos miltus. Viņa izslauca arī pēdējo kazas pienu, ko pieliet miltiem. Kas tu stulba esi? Kazas tā nesaka. Nu re, tagad ir labāk. Večiņi arī secināja, ka no kazas nākotnē tāpat nebūs nekādas jēgas. Pēdējais pīrādziņā gaļa sanāks. Večiņi sajauca mīklu un izcepa kukulīti, kuru nolika ārā uz palodzes, lai atdziest. Kukulīts, prātīgs čalis, ārā čilojot saprata, ka večiņa gribēs viņu apēst, tāpēc nolēma bēgt. Diemžēl kukulīti par ātrumu pārsniegšanu nobildēja fotoradars. Piedāvāt sevi radaru uzraugam kukulīts negribēja, tāpēc turpināja savu ceļu. Kukulīts nolēma atpūsties Tīžena un Kupla meža maliņā. Labi, pietiks laistīties. Dīvaini, kaut kas ir mainījies. Pirms brīža šeit izskatījās savādāk. Kukulīti savā auto paņēma kāds garām braucējs. Piekritīsiet taču, uz Latvijas ceļiem ar auto ir drošāk. Nu re, izrādās, ka Pēteri ir Tele2 darbs, bet kukulītis turpināja savu ceļu un drīz vien satika plitkotāju, kuram nolēma pastāstīt savu dzīves stāstu. Diemžēl ledus neizturēja. Kukulīts pārbijies devās tālāk. Pilsētā viņš saskrējās ar Kalvīšu kungu un nolēma tam pastāstīt savu dzīves stāstu. Bet, kad kukulīts pienāca tuvāk, Kalvīšu kungs to apēda.